Mīlestība un draudzība. Divas lietas, bez kā cilvēks nespēj izdzīvot. Visi mēs esam dzirdējuši stāstus par to, kā draugi iemīlās un kā draugi izšķiras. Bet cik daudz stāstus jūs esat dzirdējuši par mīlestību tik stipru, ka 20 gadus pēc šķiršanās cilvēki atkal apprecās? Astrīda un Imants iepazinās 1969. gadā. Viņu pirmā iepazīšanās reize bija pavisam neparasta. Abi pirmo reizi satikās Bērēs, lai atbalstītu abiem tuvu draugu. Tieši tur viņi abi satika savu mūžam dzīvo mīlestību. Tajā vakarā Imants piedāvāja Astrīdu pavadīt līdz mājām. Un tā kā viņš bija tik apķērīgs, es viņam saku, bet es taču tev nemaz nepazīstu. Un līdz šim laikam man ir tāds, ka viņš saka, neesmu precējies, bērnu nav, un ja ir, tad viņi nav vēl atsaukušies. Otrā dienā satikāmies pie pulksteņa. Viņam rokā bija neļķis, man mugurā bija zaļa kleitiņa, un mēs aizgājām uz Vecrīgu uz 13 krēsliem. Droši vien iedzērām balzām, iedzērām kafiju, pa kūku neatceros. Jau iepatikās? Nē, vienkārši tā. – 1972. gadā Astrīda un Imants apprecējās. Līgavas vārda dienā noritēja dubultsvētki. Pāris izvēlējās to arī kā kāzu dienu. Pēc kāzām viņi dzīvoja un strādāja Rundāles pilī. Ka mums kāds būs 16. augustā manā vārdienā, kas atnāks uz vārdienu, tas tad būs kāds. Sociālo zinātņu ekspertu viedoklis par šo mīlas stāstu ir šāds. Astras un Imanta mīlas stāsts ir īpašs, kas ir ielicis mūža garumā, kas ir kā dārznieka izlolots zieds, kuru kopuši dzīves laikā, kas liek mums saprast, ka mīlestība ir atbildība, mīlestība ir pienākumi, mīlestība ir tā, ko mēs veidojam paši un kādu mēs to gribam redzēt. Mīlestība gaida katrs cilvēks, mēs gribam būt mīlēti, mēs gribam mīlēt. Šis stāsts mums liek aizdomāties par mūsu vērtībām, kā mēs attiecamies pret saviem tuvajiem, mīlestību, kā mēs to izprotam un kā mēs to piekopjam. Lai arī mīlestība ir stipra, tā sagādāja nesaskaņas un pāri ceļš šķīrās uz 20 gadiem. –20 gadu laikā Astrīdai un Imantam nācās satikties bērnu un mazbērnu svētkos, dzimšanas dienās, vārda dienās, pat Ziemassvētkos. Taču 2012. gadā abi deva priekšroku savām īstajām jūtām un izvēlējās par labu kopdzīvei. Pēc 5 gadiem, 2017. gadā, Astrīda teica jā Imantam otro reizi, un pāris svinēja savas otrās kāzas.
Imants Ziedonis reiz teica, ka mīlestība divreiz neatnāk. Tomēr Imants un Astrīde pierādīja pretējo.